Emīļa, varbūt tu gribi ņemt krustu? Varbūt sastāvsies šeit skaistā krustā. Lai izvērts varbūt. Vai megafons mums arī? Ir megafons. Uzmanību! Rīkojam draudzīgi sveceļojuma laikā, kā mēs redzējām, tā vediņu starpība ir milzīga. Tas nozīmē arī uztveres ir ļoti dažādas. Tā aicinu, lai jūs pirmais, ko jūs darītu sveceļojumā, tas ir mīlestībā pieņemt vienam otru tāds, kāds viņš ir. Nemēģinot viņu tūlīt pārveidot pēc sava attēla un līdzības. Un, ja gadījumā kādas domstarpības sanāk, tad griezieties pie priestera, kurš palīdzēs jums jūsu tās brīvības robežas pareizi iestādīt. Jo es domāju, mūsdienās tā ir viena no lielākajām problēmām. Tā, tas būtu pirmais. Mīlestībā pieņemt vienam otru, lūgties vienam par otru. Un tad man ir prieks par to, ka redzēs, ka tā ir Rīgas grupa, ka ir Rīgas domes karoks, un visi redzēs, ka jūs esat rīdzinieki. Tā, ka neapkalpojiet ne katedrāles vārdu, ne Rīgas vārdu. Tā. Un tad novēlu jums Dieva svētīgu un laimīgu ceļu, un tad tiekamies atkal. Labi? Paliekam lūkšanā vienā. Lai Dievs jūs sveic. Tikai Lenija. Pavisam 100.